Neatkarīgi no tā, vai planēta ir apaļa vai plakana, sen jau zināms, ka dzīve ir vieni kalni un lejas. Un ņemot vērā, ka visumā ir daudz vizuālu un konceptuālu kopsakarību starp šķietami nesaistītiem objektiem un parādībām, nav nekas pārsteidzošs, ka kalni un lejas parādās arī akciju vērtību līknēs. Šis ir stāsts par manu investīciju pirmajiem mīnusiem un manu vēso prātu to redzot. Jo tā notiek. Pēdējos mēnešus es priecājos par to, cik zaļš ir mans investīciju portfels. Un teju katras nedēļas lielais prieks, vai reizēm mazais prieks, bija par to, cik zaļš tur viss rādās. Un ka mana ieguldītā nauda audzē savu vērtību. Jeb, kā saka, nauda strādā manā labā. Bet es beidzot piedzīvoju savus pirmos mīnus. Un iedomājieties pēc visiem tiem priekiem, kāds man bija sašutums, ieraugot, ka manu investīciju vērtība ir kritusies par 9 eiro. Un tā pirmā sajūta, protams, ir tāda, ka tīzli un kā tā var un kāpēc visu laiku gāja tik labi un visu laiku bija zaļš un tagad es redzu, ka viss ir teju sarkans un ka tev rādās, ka mīnus 9 eiro, vairāk nekā 9 eiro. Bet tu tā kā nošokējies, tu esi ar augstu ūdeni apliec un tad tu sāc domāt, ka viss jau ir kārtībā, ka tas jau vienkārši ir dabisks tāds process. Un kā Varens Buffets reiz ir teicis, vissvarīgākā investora īpašība ir nevis intelekts, bet gan temperaments. Jo, svārstības akciju tirgū ir pilnīgi dabiska lieta, un šajā investīciju okeānā svārstības ir vienkārši likums. Tā būs gan kalni, gan lejas. Par spīti tam, redzot šos te mīnus, es absolūti neesmu pazaudējis vēlmi ieguldīt. Man ir prieks, ka es esmu pieredzējis arī šādu pieredzi. Es ceru, ka turpmāk tādas nebūs, bet svārstību likums šajā investīcija okeānā ir daļa no tās spēles, tāpēc es domāju, ka es to pieredzēšu vēl un vēl. Kas ir svarīgi un kā es jau sev biju noskaņojis šajā ceļā, pirms es to sāku, ka ja es redzēšu, ka kaut kas krītās un būs kaut kādi mīnusi, es nekritīšu panikā. Tas nenozīmē, ka man uzreiz ir jāmēģina pārdot visu, kas ir jāpārdod, kamēr tam vēl ir kaut kāda vērtība. Taču, kā jau dabā tas ir pieņemts pēc tādas lietainas, vētrainas dienas, tie lietus mākoņi izklīst un tad ir iespēja parādīties saulē. Un nedēļu, pusotru vēlāk manam investīciju portfelim tie mīnusi jau bija pārvērtušies atpakaļ plusos. Jā, varbūt tā vērtība nebija tik augsta, kā tā bija uzaudzēta iepriekš, taču vismaz es vairs neesmu mīnusos. Tāpēc es novēlu mums visiem, man tai skaitā, lai šajā investīciju okeānā mums ir labvēlīgi laikapstākļi un pat tad, ja uznāk kāda vētra vai mazliet lietaināks laiks, turpinam burāt un ticēt un ieguldīt un cerēt, ka viss būs kārtībā un ka tā vētra vienā brīdī beigsies. Jo kaut kad viņai ir jābeidzās. Ja jums gadījumā ir kādi jautājumi par investēšanu, tad jūs droši man varat uzrakstīt. Es nesolu, ka man būs atbildes, bet Svetbankā man ir draugi. Ja es nemācēšu atbildēt pats, tad es pajautāšu šos te jautājumus viņiem un tad es atbildes nogādāšu pie jums. Skaidrs, ka visu es vēl nezinu, uz visiem jautājumiem es vēl atbildes nevaru jums pateikt un uz daudziem jautājumiem atbildes meklēju arī es pats. Bet tāds ir tas ceļš, viņš ir tikko sācies, tāpēc man vēl ir daudz ko mācīties, daudz ko izzināt un daudz ko saprast, kā vispār darboties šajā te investīciju okeānā un kā to savu investīciju kuģi dzīt uz priekšu, cauri vētrām, cauri saulainām dienām, sausumam. Es nezinu, ko nozīmē sausums investīciju tirgu, bet pieņemsim, ka sausumam un, protams, mēģināt tapt bagātākam vai kas man šķiet ir pats svarīgākais, iemācīties to finanšu pratību. Tas ir, man liekas, jau pats tāds sasniedzamākais mērķis. Vai es tapšu bagāts, tas vēl ir jautājums, bet vismaz finanšu pratība, tas ir noteikti tas, ko es šī ceļa laikā apgūšu. Lai mums visiem labvēlīgs laiks un tiekamies jau nākamajā epizodē. Check it out one time.